Šodien podkāstu epizode, kurā klātienē tiekos ar Maiju Krasts. Viņai patīk staigāt, iet garos pārgājienes, tādos 4000 km garos un nezināt, kādu piedzīvojumu sagādās nākamā diena. Maija ir arī podkāsta pasaules gājēja autora un arī organizē kādus traki interesants pasākums Latvijas mežos. Par šo, to un daudz ko citu mūsu sarunā. Šodienas epizodi atbalsta mūsu sadarbības partneris Masterfoto, kas ir arī īsts palīgs podkāstu hostiem kā es, gan fotogrāfiem un arī video operatoriem, padarot viņu darbu patiesi aizraujošu kā tādu kārtīgu, skaistu mākslas radīšanas procesu. Pateicoties Masterfoto, esmu ticis arī pie jauna profesionāla mikrofona, lai šis podkāsts būtu vēl klausājamāks un baudāmāks tavām ausīm. Masterfoto piedāvā tehnoloģijas, kas palīdzēs realizēt tavus sapņus, arī ieceres, neatkarīgi no tava meistarības līmeņa un budžeta. Viņu misija pat tiešām ir nodrošināt izcils servis un pakalpojums, lai katrs fotogrāfs un video operators varētu sasniegt savus radošos mērķus. Protams, kā ierasti, podkāstu atbalsta arī High Explorer ceļojuma aģentūra, kuru piepildīs tavus ceļojumu sapņus un aizvedīs uz tādiem galamērķiem un piedzīvojumiem, par kuriem tu esi sen sapņojis. High Explorer nav parasts ceļojuma aģentūra, bet gan tavu sapņu piepildītāji. Starp citu, par daļu no tiem es pats arī parūpēšos, un tu vari doties man līdzi. Bet tagad gan klausies man sarunu ar Maiju Krasts un neaizmirst piesakot kanālam, atzīmēj šo sarunu ar laiku un, protams, padalies ar draugiem. Tagad ārā aiz loga decembris, kad mēs ierakstam Ziemassvētku noskaņas. Un es tā domāju, kā parastais laiks, kad visi noķer to sajūtu, ka ir forši omulīgi sēdēt mājās pie kamīna ar krūzi karstas tējas, vai ne? Tu arī noķer to sajūtu, ka tā gribās, negribās ārā vazāties nekur pēc brīžiem. Tikai tad, kad es esmu rītīgi nogurusi. Piemēram, vienmēr ir tā, kur tu var tikai no svētki. Jā, es rītīgi nogurusi, tad, visu, ko es gribu, ir vienkārši sēdēt mājās, bet tad, kad es esmu mājās, kā varētu padarīt, kur varētu iet ārā, bet pa lielam, man liekas, man komforts neīpaši patīk. Kas ir tāds absurds lieta, ko teikt, bet komforts man vienmēr tā kā, es palieku stresā, es sāku kaut ko domāt, un tad, kad esmu diskomfortā, tad man ir kluss prāts, viss ir labi, viss ir mierīgi, un ķermenis uz man dusmojas. Kur tu nosprautās savus komforta robežas? Tu esi atradusi? Kur ir, tu zini? Kur viņas cik tālu? Cik tālu es ar to komfortu tur spēlēties? Nezinu, lielākoties, ja man ir sajūta, ka es izdzīvošu, tad viss ir ok. Izdzīvošana ir komfortiņš, vai ne? Ir kaut kādas lietas, kas man vienkārši, nepatīk, tad tā mēs nemaz nemēģinu. Es vienkārši, tajā virzienā es nemaz nemēģinu to diskomfortu. Bet ja tu neesi mēģinājusi? Varbūt man patīk. Tur man rītīgi patikt ar ūdens monšiem braukt pa Amazoni. Varbūt tas man rītīgi patikt. Un tur es vienkārši neesmu testējis, man liekas, laikam ne. Bet kaut kādas lietas, kurās man patīk, tajās es tā kā mēģinu. Kamēr ir droši? Līdz robežai, kad sāk izjust apdraudējumu. Bet tas, kā bieži ir, es tev patāstīšu par savas pieredzi, ir ļoti bieži mēs sākam justies diskomfortu tajā brīdī, tāpēc, ka mēs nezinām, kā kontrolēt situāciju. Tu ej piedzīvojumi, tu ej kalnā, ja tev nav pieredze, tu nejutīsies ērti, labi, forši. Ja tu ej džunglī, ja tu nezini, kā rīkoties, ja tu redzi čūsku, zirnekli vai pārējo, tev arī būs diskomforts, un tas ir par daudz, bet tu pat nemāki telti mežā uzcelt. Jā. Bet, ja tu to zini, jā, lielākoties es vienmēr smējos un cilvēki, es tā kā primāri mans laimes punktiņš ir pārgājieni un ļoti, ļoti, ļoti gari pārgājieni un tā kā savā ziņā pēc iespējas vairāk savvaļā, kalnos tādi pārgājieni. Un es vienmēr tā komforta sajūta man ir tajā, ka, kas sliktākais notiks? Vienkārši sāku šakaliet. Labi, tur būs nenormāli augsts pa nakti. Nevarēšu gulēt, labi, sapukošu mantas un iešu, kamēr man paliks silti, iešu, kamēr es nonākšu līdz pirmajam ceļam, kurus var aizstupēt uz pilsētu. Kas ir sliktākais? Vienkārši tagad ir sūdīgi, tad es vienmēr varu sākt atkal iet. Es tev ļoti labi saprotu. Jā, es arī esmu gājis garajos pārgājienos, es te piedodu, tev pārtrauc, bet tieši par to sajūtu ir, ka, ja tev ir garais, ja tev ir, teiksim, 3-dienīgs, 2-dienīgs parastais mirstīgo cilvēku pārgājiens, vai ne, tu neizjūti līdz gaļām,
ko nozīmē sevi pārvarēt. Ir kaut kādas tiešām pārdzīvojuma sāpes, muskuļu sāpes, kas nekad agrāk nav sāpējuši, vai ne garīgos pārgājienos. Ļoti labi zinu, par ko es runāju. Un tas diskomforts, vai nezinu, kur tu paliksi. Jo mazajos pārgājienos par Latviju, ka bieži cilvēki iet, tu zini. Tātad man ir bāzes nometīt, man jāaiziet līdz tam, jāaiziet līdz tam. Latvijā vispār mums taču ir tik, mums jau nav tāda sauva, ja, tu 30 km rādījus, tev vienmēr būs pilsēta. Ciemats. Kaut kas ar elektrību, ūdeni un omīti, kas to var izmitināt. Vai arī, nezinu, apmaldies mežā, ej bliest taisni, kamēr nonāc uz ceļa un tur kāds brauks, kaut kāds mežstrādnieks. Liekas, Latvijā vienkārši. Latvijā tu pat nevar nonākt tajā, panika, man bail. Nav civilizācija, ko darīt, vai? Jā, Latvijā mums nekas tāds nevar notikt. Kamēr tu tiešām nesās kaut kādas stulbības darīt. Un te pašā laikā tu esi nogājis, man liekas, vienu no lielākajiem garākajiem pārgājieniem, kas ir Pacific Crest Trail Amerikā. Jā. Pastāst uzreiz, cik kilometri tur bija. Protams, precīzi es nevaru pateikt, jo es katru dienu tā neierakstīju, cik es nolēju, bet, vidēji 4200 km. Jā. Mans garākais pārgājiens ir Santiago ceļš, Ziemeļu ceļu nogājienu, tur bija 912, man GPS rādīja. Jā. Tas bija 32 dienas. Un tev? 4,5 mēneši, precīzi. Bet nav liela atšķirība. Godīgi, tavs mēnesis, es vienkārši biju mēnesis, vai patiesībā bija 4 dienu pārgājiens, un tad nākamais 4 dienu pārgājiens, un tad nākamais, un tad pagāja 4,5 mēneši. Nebija jau tā, ka es tur 4,5 mēnešus sakrabāju somu, un 4 mēnešu ēdienu, un 10 nevienu cilvēku. Bet pa vidu tev pauze, cik ilgi bija? Labi, ja nakts. Noraidz. Es, protams, palieku nakti, bet tā kā mentāli, tu esi pilsētiņā, tu aizēji nopērc ēdienu, un tu tā kā domā, nākamajām 3, 4, 5 dienām atkarīgs no tā. Un tad tu sasniedz to nākamo pilsētiņu, tā kā tu sasniedz mazo mērķi. Jā. Un tad tu atkal sapakojies. Tāpēc, tā kā mentāli tas, oh my god, tie ir 4,5 mēneši, tie ir 4000 km, man liekas, man bija tikai pirmajā nedēļā. Kad es vienkārši atveru to karti, man viss ir telefonā. Atver to karti teltī, nogurus vakarā. Un tad kā pastāst, cik daudz es esmu nogājis tam pusi. Wow. Un tad vienkārši tā kā tīn, un viņš nebeidz un daudz augšā. Aha, prāts. Labi, uzreiz tad konkrēts. Kāpēc? Tik vienkārši jautājums, vai ne? Bet tur vienmēr stāsts. Es arī gāju Santiago ceļu, zinu, satiekot cilvēks, vienmēr ir stāsts, kāpēc mēs to ejam. Katrs nāk ar savu jautājumu, savu sāpi, savu pārdzīvumu, savu mērķi, savu uzdevumu, vienalga, kas viņi tur ir aizstāvīgi. Jā, un ja nav tā, kāpēc, tu visticamāk padosies. Vai arī tu viņu atradīsi ceļā. Bet ja tev ir tas, kāpēc, mans kāpēc lielākoties bija, es gribēju sajusties kā cilvēks, kas ir tāds, absurda lieta, ko teikt, bet tas bija arī pēc visu Covid laika, un es strādāju no mājām tajā laikā, un strādāju IT nozarē, un viņš tāds sajūta, ka, es vispār esmu cilvēks, es tā kā esmu tur. Es esmu cilvēks. Covid laikā tu relatīvi maz runā ar cilvēkiem, tu strādā no mājām, tu vispār bezmaz vai nekusties. Tev nav nekāds exploring, izpētījuši pasauli. Tava ikdiena ir tiešām vienkārši tur kaut kādu robotu darbu. Un man ir tāds, es gribu justies kā cilvēks. Es gribu justies kā tas mūsu primitīvais cilvēks, kas mūsos vai pērtīts, kas mūsos sēž. Tev katru dienu tu izpēt jaunas vietas, ja tu runā ar cilvēku, tu esi 100% klātesošs, jo tev nav telefons, kas tev novērš uzmanību, un tu nemaz negribi, un tu nesi visu savu dzīvi pats, un tu esi neatkarīgs, un tu esi patstāvīgs, un tu esi savu vaļā dabā, un tas bija mans, kāpēc es gribēju justies kā cilvēks. Es tev labi saprotu. Jo man liekas, ka ļoti daudz cilvēku ir tāds, jā. Ir kas interesants, šodien pat redzēju kaut kāds rīls izlec ārā kaut kur, neatceros, kurā sociālajā tīklā. Anglijā bija uztaisīts pētījums, bērniem atņēma telefonus, tur 10 līdz, man liekas, 15, 16 gadu veciem uz kaut kādām 25 dienām laika. Jo viņi visu laiku sēdēja tiktos telefonos visu, un ko viņi tagad darīs. Un tad, protams, sākumā ir panika, nesaprot, ko darīt, un pēc tam paši bērni ir sajūsmi. Ja pēkšņi viņi ir ārā, pēkšņi viņi socializējās, viņi saka tik forši un tik labi un tik skaisti. Kad es arī esmu paudzis, jau uzaugu bez telefoniem, un to saprot, un te pašā, bet Santiago ceļu, kad es gāju, tas jau bija brīdis, kad es sapratu tik pa daudz.
Un es gāju visu ceļu, telefons bija slēgts, nekāda sociālā pasaule. Es neko nezināju, 32 dienas, telefons izslēgts. Neviens nezināja, kur es atrodos, ko es daru. Es neskatījos Facebook, nelasīju Instagram. Fantastisks sajūta. Un tik ļoti tas pielāda tas svaigo tīro enerģiju, jo tiešām tu saklausi vairāk. Tu sadzirdi cilvēkus, patiešām sadzirdi, nevis vienkārši. Jā. Nu arī tev ir telpa, un tev ir prātā telpa būt klātesošam. Tur vienkārši. Tev, tas ir milzīgs ilgs periods, tie ir 4,5 mēneši. Un es ik pa laikam jau pilsētiņā, es tur sazvanījos ar ģimeni un ieliku bildītes, un tad man bija tāds boring. Tā kā tas tā visi tā modernā tehnoloģija man likās baigi garlaicīgi, vai runājam par kaut ko, vai ejam kaut kur, vai uz beigu pusi, jo man bija, es nevaru nosēdēt pilsētā, man šitas viss ir pārāk daudz, laidiet man apakaļ mežā, laidiet man apakaļ kalnos, bet ir, man liekas, tā kā to nevar, tu klātienē to neiedomāsies, tā kā, es tagad ritīgi gribētu nolikt, es jutīšos tik labi savu ķermeni izaicinot. Tu vari iedomāties tikai tad, kad tu esi uz vietas. Un tad, kad tev ir 8 stundas vai 12 stundas dienā jāiet, un tev kaut kādā brīdī, man personīgi tas ir pēc 3, man ir tas enerģijas kritiens, un man ir tik garlaicīgi. Man ir jau, bišķi jau tā kā nogurums un viss pārējais. Tad, tā kā, labi. Arī kur kāds man arī, tad cilvēki iet vairāki, līdzīgi kā Santiago ceļā. Vai sākšu uzdot miljonus jautājumus, lai tikai es kaut kā savu prātu aizvedu kaut kur citur, papļāpā, iepazīstos, un tad vienkārši apmāni. 4 stundas dienā pavadu cilvēku runājot. Kad bija pēdējā reize, kad 4 stundas ar kādu vienkārši runāju? Nezinu, tiešām neatceros. Nav tāda brīža vairāk. Jā, jo mums nav laika. Cilvēki, mēs neesam sociāls būtnes, kas notiekas. Mēs esam sociāls būtnes tādā 2D plaknē. Jā. Tā jau mēs vairs esam pazaudējuši to īsto kontaktu. Vai žēl? Ir maz, un tās draudzības, kas man nāca tieši no tādas, tur es klāt uz vietas runāju, es tur kā visu zinu. Man bija, es it kā gāju viena. Es aizbraucu tur vienu un plānoju iet vienu, bet, kā jau vienmēr mēs atrodam draugus. Un tad man bija, es un trīs puiši, un tā bija mana mazā grupiņa, ar kuriem mēs vairāk vai mazāk turējāmies kopā, un par viņiem zināju visu. Mans mīļākais jautājums, par ko runāt, bija pastāst par saviem labākajiem draugiem, cik vien detalizēti iespējams. Un tāpēc vienkārši, cilvēks reāli 2 stundas tu vari runāt, stāstīt par visiem saviem draugiem. Man ir draugs Mārks, viņš ir tik un tik garš, mēs iepazināmies tad un tā, tās ir viņa labās īpašības, tās ir sliktās, viņam tur ir, zilas acis, labi joki un viss, un tu vienkārši par tik precīzi izstāstīt, ka tad, kad es aizbraucu, tas bija rietumkrastā, un man bija jātiek apakaļ uz Latviju no austrumkrasta. Un tad, kad es satiku tos cilvēkus, es jau visus pazīstu. Es par viņiem zinu, viņi mēģina tur iepazīstināt, un tāds, es jau tevi pazīstu. Jūs tur tā un tā sadraudzējāties, un tas viss tā kā bija iespēja, protams, vai iepazīt ne tikai tos cilvēkus, kas man ir apkārt, bet viņu to visu loku, visu pasauli, jo tev ir tiešām laika. Tas ir tas, ko vienmēr tas jautājums pastāst un parāda man savus draugus, pateikšu, kas tu esi. Jā. Un tad tu tā no otras puses tam piegāja, vai ne? Parādiet. Tāpēc tas bija mans mīļākais jautājums, ja tā bija iespēja cilvēkiem pastāstīt par savām vērtībām, kas viņiem rūp, bet nevis tādā, es esmu tik labs, es esmu tik foršs, bet arī saka, jā, mani draugi ir tik smieklīgi, un man tas tā patīk. Skaisti. Kā, tiešām, tu ej viens, vienmēr ir līdzcilvēks, un Santiago ceļā es to ļoti bieži ar sajūtu. Tiešām, man arī bija viens savs uzdevums, savs mērķis, gāja viens, tu vienmēr kādu satiec. Vienmēr negrib tev ir tie cilvēki, ir tās sarunas, socializējas citā līmenī, nodibrini kaut kādas jaunas saiknes. Tas tā ir. Bet man liekas, atšķirība šajā tā kā Pacific Crest Trail no Santiago ceļa, vismaz es neesmu gājis Santiago, bet, cik es saprotu, tev ir tie visi tie hostelīši vai refugios, kuriem jūs paliekat visi kopā. Jūs vienmēr nonākat ar tiem cilvēkiem vienā vietiņā, un jūs visi nakšņojat kopā, un jūs tā man liekas, tā kopiena pat ir vēl ciešāka ar tiem cilvēkiem, jo, tā kā Pacific, pēc teikt, tu vienkārši, tev ir sava teltiņa. Tu viņu var nolikt pilnīgi jebkur. Tu vari, ja tu gribi, tu vari ar nevienu nepavadīt laiku. Tu vari viņiem paiet garām, tu viņiem pateikt čau, labdienu.
Bet, nu, tā kā, ja tu gribi, tu vari būt viens pats visu laiku. Vai tas ir vajadzīgs? Droši vien nē, bet, nu, atkarīgs no cilvēka. Santiago jau arī tu vari iet ar savu telti, kur ir, protams, tie hosteļi un tās alberkas ir vairāk populāra lieta, kā cilvēki paliek. Jā. Franču ceļā viņas ir mežonīgi daudz, un iespējams, tu to cilvēku satiks vienreiz, un pēc tam varbūt nekad nesatiks, jo tur izklīst, izretojās, un tur baigais trafiks. Ziemeļceļā tiešām bija tā arī savu komandu. Satikām vienu pēc 2 nedēļām saties viņus atkal kaut kur, un tā ik pa laikam tie cilvēki tur parādās. Bet ko es gribēju, mēs jau pieminējām sākumā, lai cilvēkiem var saprast par to, kā tie posmi sadalās. Šajos garajos posmos smagākā ir 1. nedēļa. Piekrīst ar 1., 2. līdz 2. pat īstenībā. Man liekas, 1. tu vēl tāds nenormāli porši, un 2. tev iesēž tas, wow, es to tiešām daru, ak, Dievs, es reāli neesmu gatava. Bet jā, Pacific Crest Trail ir principā, tāds, viņi tiek dalīta 5 posmos. Ir 3 posmi štatā Kalifornija, tā kā Kalifornijas štatā ir Dienvidu Kalifornija, kas ir lielākoties tādi kalnēni tūkstoši līdzīgi Spānijai, Spānijas dienvidiem. Jā. Un tad ir, pa vidu ir Sierra kalni, kas ir, tādi tiešām sniegainas virsotnes, ezeri, upes, tādi zaļi, tāds alpu variants, nedaudz citāds, bet, ļoti klinšainas sienas. Un tad pēc tā, tas ir tiešām, tas ir lielākais tāds fiziskais izaicinājums, jo tur ir visgrūtāk un ir vispīstamāk, mums paliecās, ka mums bija ļoti maz sniega, bet, var gadīties, ka tev ir, jāiet nenormāli daudz sniegam cauri, kurā tu vari tur iegrūt, un tad jāšķērso upes, kas ir, kalnu upes, kādas mēdz būt, atkarīgs no sezonas arī, ja ir drausmīgi daudz sniega, tev varbūt līdz kaklam jāmēģina šķērsot. Mums nebija, mums bija labs gads, man bija, līdz gurnām varbūt. Tā kā tas ir tas 2. posms, un pēc tā, ja tu viņu izdzīvo, tad tev tāds, es visu varu. Bet tad vienalga tev ir līdz telts, sniegā. Jā, es vienmēr paliec teltī, bet, sniegs, protams, ir ārāk virsotnē, tev sanāca, Sierrā bija, vidēji, tas dienas ritms, tu sāc lejā, ielējā, tu ej pāri virsotnē, nākamajā ielējā paliec, tad nākamajā dienā tu ej jākal nākamajā virsotnē, tad tu tā kā ej visu laiku, tā kā augšā lejā, un rēti, kad, ir cilvēki, kas paliek augšā, bet, tā pierastā praksa, ka tu pārējiem paliec kaut kur nedaudz zemāk. Yeah. Un, pēc tā posma ir Ziemeļa Kalifornija, kas joprojām, tā kā. Jā. Kurā viss principā tas ir par Pacific Crest kalnu masīvu, pēc tur kalni ir visu laiku pastāvīgi, bet, nedaudz citādi. Ziemeļa Kalifornija ir līdzīgi, kā dienvidos ir karsts, bet ļoti karsts, un tagad ir vasaras vidus, un ir ļoti karsts, un tev ir maz ūdens, un tev ir, bet tev ir tāds, es jau visu varu. Un tas ir posms, ka cilvēki, tā kā vienkārši bliež cauri. Tu izspied cik vien daudz kilometrus no sevis, tu vari izspiest, ir tas posms, un pēc tam ir Oregons štats, kas ir, tie kalni ir lēzanāki, visi saka, tas ir vieglākais posms, un plakans, es neteiktu, ka tur ir plakans, tur joprojām ir, tā kā tie kalni, bet viņi ir lēzanāki, ir vairāk mežs, ir vairāk tāds, tad mājīga meža sajūta, un tad pēdējais ir Vašingtonas štats, kas personīgi mans mīļākais posms ir atgriežas stāvāki kalni, un tādi mums ļoti paveicās ar laiku stākļiem, mums bija saulains, bet lielākoties mēdz būt arī sliktāks laiks, un tur vairāk tādā ziemeļu kalnos, un tad es piekanāms robežu. Tad es izgāju visai ASV cauri. Ārprāts. Iespaidīgi. Es klausos, protams, ne katram tas ir paspēkiem, ne katrs to grib un ir gatavs tam darīt, bet tev kāda pieredze jau bija šādiem garajiem pārgājieniem? Nē, kuram ir pieredze ar 4000 km? Te taisnība, bet domāju vismaz pārgājiens. Tu zini, kā pagatavot sev ēst, uzcelt telti, izdzīvot nekurienē. Man patika pārgājiens, es lielākoties biju Latvijā, nedaudz Eiropā ceļojusi, ne šādā apjomā, bet šī tāda praksa, ko tu iemācies ejot. Tu vienkārši mācies katru dienu, un tad saproti, spēlēs ar savu ķermeni, saproti, ka, man likās, ka es varu tik daudz, bet īstenībā es varu 3 reizes vairāk. Man likās, ka man vajag to un to komfortu, lai es, tā kā, justos labi un droši. Izrādās, nē, visu, puisis pilvens, tas, visu,
es gribu nest ritīgi maz, lai man tas, tā kā, lai man ir baudāmāk tā iešana, jo tas ir lielākais, ko lielākā dienas daļa ir iešana. Es gribu, lai man ir baudām iešana, un man neko nevajag. Es visu gribu prom. Cik smags somu tev bija? Man liekas, tas bāzes svars, jeb svars bez ēdienu ūdens. Un pārējais bija ap 6 kilogramiem. Oi, ļoti labi. Es centu. Mārta. Ap 6 kilogramiem. Varbūt uz beigām jau bija, nu, kā mazāk, jo es tiešām tā kā cipienu visu mēģinātu brīvoties. Es tur smējos, ka es gulēju dažreiz uz deķu pāri, jo man nebija nekad, nu, parasti mans spilvens bija mans pārplikšos drēvis. Bet, ja ir augsts naktī, mans drēbes ir mugurā, tad mans viens netieši. Deķīs spilventiņš, vai ne? Spilventiņš. Bet, nu jā, nu tā kā arī, nezinu, plītiņa aizsūtīja tā kā prom, un tad es vienkārši ēdu augstu ēdienu. Nu tā kā visu vienkārši samazināju savu komfortu, lai man būtu vieglāk soma. Pilnīgi pareizi. Bet tu arī teici, tātad tu nebija nekur tālu dziļi, traki ceļojusi, staigājusi, tu biji Latvijā staigājusi, tad mēs runājam. Bija Eiropa, jā. Bet tev tas iedīga līdz tātad Latvijā kaut kur jau parādījās bērnībā, tu gribējās klīst projām no mājām, vazāties pa mežiem un... Bērnībā es, man liekas, pirmo reizi kaut kur aizmaldījos, tā kā man bija 4 gadi, bet principā, man liekas, man nebija tāda tīksme. 4 gadu vecumā tu aizmaldījies no mājām. Mēs sporta spēlēs, un man likās, ka es satiku draudzeni, iepazinos ar draudzeni, un tad viņiem piedāvāja ar savu nedaudz vecāko brāli ar laivu izbraukt pa nakti ar ezeru, un man likās, tas ir labāk nekā gaidīt teltī, kamēr vecāki atnāk no Zaļumbalas. Vai es biju lēmums? Nu, ko tu no 4-gadīgi? Bet man liekas, man ir vienmēr bijis tāds tā kā nedaudz spīds un tāds, es pati varu sajūta, bet un man ļoti patīk iet. Es nekad neesmu bijis sportists, man liekas, pa lielam, nu, tā kā skolā vispār skrien, bet, nu, tā vispār man nebija tas sporta mindsets, bet man ļoti labi sanāk iet. No kuras puses tu esi? Es no Zemgales. No Zemgales. Tur ir kaut kāda zemgaļu enerģija. Zemgaļu enerģija. Slavenie zemgaļu staigātāji, jo, nu, pa īstam, ja tēvs arī, tātad man arī asins no Zemgales ir, nu, jā, Kurzemes precīzāk, bet, nu, teiksim, un man tieši tas pats, es esmu staigātājs. Kur vien varu, es nebraucu sabiedriskiem transportiem, es visu laiku staigāju. Tas ir, man ar riteni pātru. Es uzkāpu uz riteni, man ir gribās visu laiku fokusēties uz ceļu, uz to uzmanību, bet es palaižu garām, es nevaru atslēgties un domāt, bet man patīk iet un mērām tur padomā, pavēro apkārtējo vidi, cilvēkus, notikumus, kas notiek, un tas ir tas, man liekas, tas perfektais ritms, kā es izjūtu jaunu vidi, kurš esmu, vai nav jaunā pilsētiņā, ciematiņā, tad vienmēr staigāšu. Jā, es piekrītu. Nu, tā kā tādā ikdienā es daudz velospēdu braucu tīri, nu, kā tas ir mans primārais transports. Bet es arī pagājuši gadu laikam bija sanāca pa Eiropu uztaisīt spontāni. Nu, mēs gājām pārgājienā, bet mums apnika, jo mums nepatika Eiropas. Tas infrastruktūra likās pārāk turistīgi. Un tad mēs izdomājām, es ar manu jau tagad vīru, mēs bija tāds, Klau, varbūt uztaisām bikepackingu, un mēs aizgājām uz Decathlonu, nopirkām 2 lētākos velosipēdus un ar savilcējiem un tiem iepirkuma maisiem uztaisījām somas. Un tad davai braucam tagad bikepackingā. Bet es piekrītai sajūtai, tur uzreiz bija tas pārslēdzies no vienas puses, kā, forši, kustot daudz ātrāk par daudz, kā var, nezinu, visai Francijai izbraukt cauri, bet es nenormāli nogurstu, jo man visu laiku ir jāpakusē. Vai ne? Un kamēr pārgājienā savās 12 stundās es esmu izdomājis visu savu dzīvi, uz velosipēda es varbūt paklausījos mūziku. Jo, nu, tā kā, man ir jāskatās, kurš brauc, man ir visu laiku jākontrolē tā situācija, un es nevaru tā vienkārši, tā kā, peldēt. Varbūt es neesmu profesionāls velosipēds. Tieši tā, ne katram, jo es esmu runājis, pie manis arī ir bijuši podkāstā braucēji riteņiem, kas brauc un tiešām bikepackingo. Viņi saka, nē, tieši tas ir veids, kā to darīt. Un tad tos aiz, tā kā tiešām tas ir tam katram tas mindsets, tas man liekas ritms, kā tev, cik ātri tu uztver to apkārtējo pasauli. Man patīk mieriņā, patīk lēni. Jā, jo tad, kad arī es daudz eju, mans prāts pilnīgi citādi strādā. Es, piemēram, arī tajā pasā ASV, es it kā esmu 4 dienas nogājis, viss esmu tādā mierā un es ieeju civilizācijā un man vienkārši, man ir tā kā tāda iekšējā panika, trauksme
jo ir skaļš, jo ir krāsains. Dievs, kā cilvēki šeit izdzīvo ikdienā. Un tad es eju gulēt, nezinu, teltī savā pa nakti. Gribu paklausīties, kā pirms miega kaut kāda mūzika, un visa mūzika bija par ātru, par skaļu, par aktīvu, un viss, man liekas, tā kā visā tajā pusgadu, kad es tur ceļoju pa ASV, es pārgāju, tā kā ģitāru dziedu, tikai solists ar ģitāriņu mierīgā balsī, tur vai folkmūzika. Tas bija vienīgais, ko es spēju paklausīties. Bet man liekas, tas arī rekur parāda ļoti daudz ir backpacking, kas ceļo ar ģitāriņu savā ukulēli. Man liekas, tik skaisti tādu savu meditatīvi, tu pats sev beigās iemidzini, uztais to savu frekvenci, kāda ir tā tavēja, sniedziņa pirms vakara vai vienalga, kad to vajag. Tev ir kaut kāds veids, kā tu atslēdzies no pasaules, tātad, kā pateica, trakā pilsēta tev tur. Tā kā ikdienā? Kaut kā ikdienā, jā. Pat tās pilsētā pieņems. Man īstenībā ir to ļoti grūti. Man sports palīdz. Man liekas, ja es nebrauktu ar velosipēdu katru dienu, es tā kā braucu uz darbu un no darba ar velosipēdu, un tas man ir, ja es to nedarītu, es nesaprotu, kā cilvēks. Jo man tas ir, šobrīd tas ir 20 minūtes, kas nav ilgs laiks, bet tas ir 20 minūtes, kad es tā kā... Tas ir tavs laiks. Jā, es varu izveidināt galvu, labi, kaut kā tur šoferiem padusmojies, un cilvēkiem, kas iet un skatās telefonā, un tad viņi iet, tā kā tādu zombi, un mēģina sabraukt. Bišķi padusmojies, bet lielākoties tas ir kaut kā laiks, kad ir iespēja pārslēgties. Tad es aizbraucu mājās, un es jau esmu bišķi kopā, tā kā, bišķi vairāk nomierinājusies, un tad man ļoti patīk gatavoties. Un tas ir mans. Es sāku taisīt, visi gatavi, visas panas, kaut ko griežu, un tas ir mans tā kā aktīvā atpūta. Aktīva atpūta vai savu veidu meditācija? Savu veidu meditācija, man viss meditācija ir caur kustību. Jo redz daudz cilvēku par to, un man liekas ļoti daudz jau tagad runā, ka viņiem ir tā diena tik saspringta, tik ritmu, ka tev ir tas jādara, bet viņi aizmirst, ka ir svarīgi šie tie mazie posmiņi, kas tev kaut kādā veidā uzlāda atslēdz. Pat runājot par hobijiem un darbiem, ir svarīgi arī vienmēr, par ko cilvēki runā, gudrie cilvēki par to, ka tātad tev hobijiem ir jābūt ļoti atšķirīgām no tev darba, tikai tāpēc, lai tu pilnīgi atslēdzies. Jā. Kaut vai tā ēst gatavošana, bet esi tur iekšā, nevis uzliet telefoniņu vai ne priekšā kaut kādu filmu Netflixā. Atslēdzies. Tagad, un vispār tur riteni izbrauc pilsēt izlamājies tiem cilvēkiem. Tā nav labākā velosipēda braukšanas daļa, bet tā notiek. Un tam vienmēr viss tīpaši par to velo braukšanu. Tur kolēģītis, tur ārā tas tāds vējš un slabi trāņas, man tāds, jā. Tas ir tieši tas. Tad ir, jo sludīgāks laiks, jo savā ziņā labāk, jo no vienas puses es prātā zinu, kāda starpība, salīšu nosaucu pēc 20 minūtēm mājās, pārģērbšos, viss ok, iešu karstā dušā, viss ok. Tāpēc, man nav sajūta, ka diskomforts ir kaut kas slikts, bet no otras puses man ir tāds, es varu izlikt. Es to varu. Es pret vēju vai es pret peļķēm, un tu ieslēdz tur mūziku, un tu vienkārši, droši vien cilvēki, kas, nezinu, ceļ smagus svārus vai kaut ko, skrien nenormāli ātri, viņiem tā ir līdzīga sajūta, kā te baigā tā cīņa, tas ir kaut kādā ikdienas velosipēda braukšanā. Redz, par to laiku runājot, atcerējos, tad, kad es gāju Santiago ceļu, man pirmās 2 nedēļas bija pasakains laiks. Zils debesis, plus 30 grādi, karsts, bet forši, ērti iet, līdz ar to bija baigi labi. Otras 2 nedēļas lietus, 13 grādi, tā ka rokas salst, seja, milzīgā kapucē, lietus jaka vispār, un brīžiem bija tā sajūta, ka es to visu skatos no malas, jo tev ir tas tunelīts jakai, un tu ej, un tu esi silts, viss ir ērti, forši, un tu ej caur tām, tev nav laika atkal baudīt to apkārtējo pasauli, tad tu esi tiešām tādā sarūksti līdz tam mazumiņam iekšā, kas tu esi, un tās sajūtas ir tik koncentrētas, un tas sliktie laikapstākļi tieši vispēcīgākās emocijas iedeva. Jā. Pēc, ka tad tu esi tur ar sevi, ar tagad, un cīnies par to apkārtējo pasauli, kas ir briesmīgi. Jā, man īstenībā diezgan maz sanāca iet sliktos laikapstākļos. Vienmēr es esmu gājis ļoti garus takus, bet vienmēr labi laikapstākļi. Bet man ir tieši pretēji ar karstumu. Ja es atceros, es gāju cauri Arizonai, tā Arizonas taku. Tas arī spontāns nejauši 80 km gājiens. Lai taču izgāja pastaigāties. Izgāja pastaigāties, bet
Bija viena diena, kad bija, nenormāli kārs. Tur ej pa kalna maliņu, kur spīd no dienvidiem sauli. Arizona vispār, viss tev mēģina nogalināt, jebkurš krūms ir ās, jebkurš dzīvnieks ir indīgs. Tā nebija Austrālija? Līdzīgi. Bet, tur ir viss, tur ir kaut kādi kaktusi, viss, kas tev vēl tikai kaktusi, jo pārāk sauss, tur viss ir par šķūskas un tarantuli, ir dzīvnieki. Saule tev visu laiku bliež. Un kāpēc tur jāiet vēl ir? Ai, patīk. Bet un tajā dienā man no tā karstuma rītīgi sūdīgs gārs augs, es pateicu visiem, kas tam bija jākārt lūdzu, dodiet man telpu, lai es jums kaut ko nejauku nepasaku. Es tur, stundām no vietas vienkārši rītīgi, dusmīgi, un tad man kaut kādi, es gribu beidzot atpūsties, apsēsties uz akmens un uz stulbu mušu man lido. un tad es ar to novisos, un beidzot atnāku vakarā līdz paredzētie nometnes vietai, jau ir saule ir aiz horizontu, un es apsēžos ar visiem nometnē, un ir tik labi, un tad es vienkārši pasmēju, kā tev šodien gāja, tas, rītīgi izbesījās, bet tas tik smieklīgi. Stulbā māja, tur besījās par mušu, kas viņai lidojā. Stulbā māja besījās par to, kad ir saskrāpēts kājas, jo dzelokšana. Un tas kaut kāds, tev ir telpa pasmieties par sevi, un tu atnāc apakaļ, un tev ir tavi draugi, un tev ir tā nometne, un paiet savus vienkāršās vakariņas, un viss ir labi, un viss tev pārdzīvojumi ir atrisināti. Tas lielās problēmas atrisinājis, ka tev saule norietē, un tu izstāstīji, cik tu maļķīgi uzvedies. Un vienalga mēs paši to parakstamies. Tāpēc, ka man liekas tā sajūta, ka tajā brīdī, kad esmu vakarā tajā nometnē, tā sajūtas dēļ, man tas ir tik labi, sevi pārvarēt. Es patās atgriezos no Gvatemalas kārtējo reizi ar komandu. Trakākais gads no visiem gadiem bija. Bija tāda ziepes, ūdens, dubļi, tur līdz nemaņai. Protams, līdz brīdim, kad mēs pienākam pie džungļiem, neviens jau to nezina, kādi būs tie. Jā. Tad iekšā, un tad komanda saprot, ka ir traki. Un tad pirmā nakts vēl pa tumsu jāiet, otrā nakts arī pa tumsu, tāpēc, ka netiekam laikā līdz nometnē, līdz punktam. Un tad mēs, protams, vakaros arī, kad mēs ir sasnieguši visi, runājamies kā, kuram visi tad jau ir priecīgi. Tas ir tas brīdis, kad tu esi izdzīvojis, bet pa vidu, bija tā, ka es ik pa laikam apstājos, apstaigāju, kā katrs jūtās, vienkārši paskatoties, saproties, šo pat runāt nevajag, nekādi jautājumi, paskatīties nevajag, tur visi katram ir iekšējā cīņa ar sevi, un tu saproti, ka tev ir jāiet caur, tev nav iespējas pagriezties, iziet ārā, ir jācīnās. Bet tu cīnies ar sevi. Jā, bet tur bieži tev ikdienā sanāk. Vai ne? Cik bieži tu sēdi darbā un tev ir cīņa ar sevi. Un nevis tādu, es negribu darīt, man jāatrod motivācija, bet es ritīgi gribu darīt. Un ir nenormāli grūti, un es zinu, ka es to varu izdarīt. Un man tikai ir jāturpina no sevis vilkt tā enerģija ārā. Un, man liekas, ikdienā mums ir tik maz tas. Un tāpēc savā ziņā tas piedzīvojums ir tā platforma, kurā mēs varam sevi izaicināt. Un ir cilvēki, kam ir paveicies, un viņi profesionāli var sevi izaicināt. Vai arī, nezinu, tur ar hobijiem tur būtu pusprofesionāli sportisti, ka viņiem ir tā telpa, bet man liekas, ka mums tā sajūta, ka es tomēr varu vairāk, un es zinu, ka es varu, un es gribu redzēt, kā es to izdaru. Man liekas, tā ir tāda ļoti vajadzīga sajūta. Bet tagad visi tie piedzīvojumi, kam tu esi izgājis cauri pārdzīvi, tur 4000 km vienalga, vai kur tie trakākie posmi, ja tu tagad tā maisūti sev atpakaļ tajā sajūtās. Tu redzi, ka viņi ir tev tagad palīdzējuši kaut kur sasniegt kaut ko vairāk, pārvarēt to ikdienas skrējienā. Tu besis un viss ir slikti, viss ir sūdīgi, un tagad tā teleportiņā. Es izdarīju to, tad es varu sasmelties to enerģiju no tiem piedzīvojumiem. Savā ziņā, man liekas, ka tas grūtākās lietas aizmirst. Es viņus atceros kā tādu anekdoti. Es neatceros, kā to sajūtu, kā ir, kad ir slikti. Es atceros, ka, jau tā un tā, tur man sāpēja viss, bet nebija jau tik trāki, bet īstenībā bija tik trāki. Bet es neatceros to sajūtu, tāpēc ir grūti, tad, kad ir grūti, tad tu nevari domāt par neko citu, tu domā tikai par to, ka ir grūti. Savā ziņā, bet es esmu dažādas atziņas iemācījusies, kas man atgādina. Piemēram, jāatcerās, tagad es nogaisu jau pāris mēnešus, protams, ka tev sāp viss. Bet izrādās, ko tu iemācies tikai tad, kad tev viss sāp, kad tev varbūt tikai vienas ciešanas vienlaicīgi. Aizstība. Ja tev, nezinu, ļoti sāp gurns, jo, nezinu, tu ej un tev vienkārši kaut kas nepareizi, rītīgi sāp gurns. Un tad tu uzsit kāju pa akmeni un tev sāp mazais pirkstiņš.
tev vairs gurns nesāp, tev tikai sāp mazais pirkstiņš. Un tagad tev nenormāli gribas ēst, bet, nu, tā kā, nezinu, ir beidzies ēdiens un vēl jāaiziet, nezinu, 5 stundas līdz pilsētai, tad tev nekas nesāp, tev vienkārši nenormāli gribas ēst, un tu neko citu nevari domāt. Tā gan. Un man liekas tā atziņa, ka, nu, lai cik ir slikti, tev īstenībā tikai viena lieta var būt slikta vienlaicīgi. Man liekas, tas ir jāatcerās ikdienā, jo mēs jau arī visu tās problēmas sakāpinām vienu uz otras. Jā. Jā, bet tad tas ir parāda, jāšķitina pa vienai. Problēmiņas, situācijas, visu to, un tad atrisina vienu, kā pie nākošas. Tas ir vienu, tad pēkšņi, nē, man tas nenormāli dēg, un tad atšķirina, nē, tas vēl nenormāli dēg. Bet es varbūt dod tādu apziņu, ka, nu, viss ir atrisināms, vienkārši pa vienam. Bet jā, man liekas, ka tā ir tad viena tāda atziņa, un otra droši vien kaut kāda absolūta, tā kā, es varu nobliest jebko. Tas nebija labs salīdzinājums, nebija labs veids, kā pateikt, bet es fiziski varu sasniegt daudz vairāk, ja tā ir izturības ziņā. Es varu sasniegt ļoti tālu. Protams, es nevaru tur pacelt 300 kg, jo man nav muskuļu spēka, bet es varu pa kilogramam vai pa 100 gramiem visu laiku nest kaut ko likt, kaut kādu ķieģelīt, kaudzītē, un es mentāli varu to panest. Tad, redz, līdz tam brīdim ir jānonāk, ka tu saproti, ka tev ir tie ķieģelīši, ko nest un ko krāmēt, kaudzītie. Cilvēks strādā savā ofisā, pieņemsim ikdienā. Viņam ir tātad pienākumi, kas ir savādāk. Bet kā pieņemt šo te lēmumu, kaut ko mainīt un iet pakaļ kaut kādiem jaunām pieredzēm, ārpus komforta pieredzēm, ceļojumiem, kā izaicināt sevi? Tu zini to? Kā vienkārši, tu atceries sevi sākumā, kā tu piekrīt darīt kaut ko tādu traku? Garlaicīgi. Jā, ļoti labi, bet kas bija tie garlaicīgi? Nu, kā tu atpazini garlaicīgi? Cik tam cilvēkam ir garlaicīgi pieredze, viņš aiziet uz kino? Jā. Man vienkārši, varbūt tā ir mana vaina, ka es tā kā salīdzinu sevi ar citiem cilvēkiem, un tad, es arī tā gribētu. Un tad es saprotu, bet varbūt tas ar ko cits salīdzinu. Varbūt tā kā, es varbūt reāli stilīgākais cilvēks, ko es pazīstu, jo es daru, ko es tiešām gribu, un es tā kā aizgāju uz mērķi un tagad to daru, un man ir lepnums par sevi, un man liekas, tās tā kā tās iekšējās sajūtas. Tā kā, tev ir ritīgi lepnums, tu jūties foršs, tu esi laimīgs, tu esi mierpilns, man liekas, tas ir kaut kas, kur tiekties. Un man liekas, tas, ja tu sev atgādini, tad nevis, ko es gribu Ziemassvētkos, es gribu jaunu mašīnu, bet es gribu būt ritīgi lepns par sevi. Kā es varu tur nonākt? Ļoti labi tu pateici, jo patās bija mani uzaicināja uz ilgtspējas indeksu, gala noslēguma pasākumu arī ar tādu iedvesmas runu runāt. Viena lieta, ko es tur pieminēju tieši, ko man pašam ir tieši tas pats, ko tu nu pat pateici. Viens, ka mēs vienmēr gribam atsauksmi novērtējumu no citiem, bet otrs ir pašam sevi novērtēt, saprast, par ko tu esi lepns. Piemēram, tu padomā tādā nedēļas, 2-3 nedēļu griezumā, ko tu esi izdarījis tādu, ar ko tu lepojies. Un tā ir tā spēcīgāka enerģija. Mums nevajag to apkārtējo novērtējumu tik ļoti, cik pašam savu. Jā, par to ir daudzi gudri cilvēki runā par dažādām tām motivāciju formām, kad īstenībā patiesībā, lai gan mums liekas, ka tā ārējā motivācija ir tā spēcīgākā, es apsolīju savam māsai, ka es izdarīšu to un to, un tāpēc es to izdarīšu līdz tam noteiktam termiņam, ko es bet īstenībā tā motivācija tev motivē tikai īstermiņā. Jā. Tu izdarīsi, bet tu negribi, bet ja tas ir par 2 gadu projektu, tu tā kā, sorry, māsas. Tik priecīgi un teiks, klausies, tas bija tik labi, ka tu izdarīji. Bet, atkal. Jā, bet tā ārējā motivācija strādā tikai mazu brīdi, tāpēc tas iekšējais, kāpēc es to daru, tā ir tavu iekšējā motivācija. Un tāpēc tu turpini no sevis vilkt ar vien vairāk ārā, un piemēram, ejot tādos pārgājienos, man nevienā brīdī nav sajūta, kā, es gribētu būt kaut kur citur. Un man liekas, nonāk tādā, ka, es esmu šeit, klāt, es daru, man ir ritīgi grūti, es esmu nenormāli noguris, es tur izslimoju Covid un visu kaut ko citu. Nu, tā kā man ir ritīgi grūti, es varbūt, šajā brīdī labprāt aiziet pagulēt, bet rīt es gribu būt, tā kā, uz šī paša ceļa, šajā pašā, tā kā, iet pretim šiem pašiem mērķim, un man liekas, tā kā, tāda prāta skaidrība ir tik forša sajūta. Ka tiešām, es varu gribēt miljonus lietas, man var miljonus intereses, bet es gribu būt šeit un tagad. Ja tas cilvēks tiešām, viņš jūtās labi tur, kur ir, viņam ir vide,
ir karjera, ir kaut kādi sasniegumi, bet iekšā kaut kas tomēr kņūd tā, ka tu saproti, ka tev ir, besis visu laiku, tu sasniedz to, ko, un tas komfortiņš tur tāds ērts, bet viņš tev kņudina. Bet vienkārši par to ir tas, man liekas, lielākais jautājums vienmēr, kā uzņemties to atbildību, pieņemt lēmumus, mainīt sevi caur šiem te piedzīvojumiem, pārgājieniem, izaicinājumiem. Bet arī ne visiem vajag. Man liekas, ir cilvēki, kam patīk komforts, un kas ir pilnīgi ok. Viņi grib stabilitāti, un varbūt, nezinu, personības vai dzīves kaut kādu iespēju rezultātā, viņi grib zināt, kāda viņiem būs rītdiena, un viņi grib, ka rītdiena ir tāda pati paredzama, un viņiem patīk rutīna, un tas ir pilnīgi ok. Tas ir pilnīgi ok. Es neesmu cilvēks. Kad es esmu rutīnā, man sākas tā, tik garlaicīgi, es varētu to, un es vienkārši raustos pa visurienu. Tad, kad es esmu rutīnā, tad es daru visu, un tad man pietrūkst rutīna. Tad es mēģinu to izbalansēt, bet tā ir, tev ir jāsaprot, kas tu esi, un jāpazīst sevi, kas ir nenormāli sarežģīts un ilgs darbs, un neviens cits tev nepateiks, kāds tu esi, un tev kāds pasaka. Kāpēc tev klausītos sveiki cilvēku? Ko viņš zina par tevi? Tieši tā. Katram pašam ir jānovērtē, jāsaprot, kas ir tas tavs izaicinājums, kas tevi piepilda, kas ir tie tavi sapnīši, lielie, mazie mērķīši, kas tev nostāda uz tā ceļa kaut ko iet un sasniegt. Jā. Ne tikai uzkāpt kalnu, katram savs kalns kāpjums. Savs, un ir pilnīgi ok, ja tavs piepildījums ir ģimene, un tas ir tas, ko tu gribi, tas ir pilnīgi ok, un pilnīgi ok, ja tu karjeru, ja tu gribi būt slavens un bagāts. Ir ok, ja tas tiešām ir tas, ko tu gribi. Kāpēc tu gribi bagāts, kāpēc gribi būt slavens? Tu jautā sev, es tev nepateikšu, kāda ir pareiza atbilde. Bet, man liekas, ja man nav tāda pilna tāda dzīve, man ir tāds, es izniekoju savu laiku, es izniekoju savu dzīvi. Šobrīd ir pilna? Es mēģinu piepildīt. Man ir dzīve, kas man ļauj izdzīvot, ir kaut kāda naudiņa dod, un tad ir lietas, kas man tā kā tiešām dod. Un tad forši sajūta. Kas ir šie te mazie enerģijas ķiedelīši? Jā, mazie enerģijas ķiedelīši. Man ir mani mazie projektiņi, kas ir mans podcasts Pasaules gājēji, kur arī līdzīgi kā tu ar dažādiem ceļotājiem mēģinu radīt tādus, sauc par audio glaznāk. Viņi atgriezt nedaudz stāstu kultūru un ievest cilvēku tajā stāstā. Un tad atnāk viesi un pastāst, ko viņi ir kaut kādā kreizīgā dēkā, viņi ir devušies un tad salieku visu kaut ko samontēju kopā, un tad sēdi savā pelēkajā novembra dienā, ej savā ikdienas pastaigā, un tu ieliec ausīs, un es eju Meksikā pa džungļiem, un tad tā kā nonāc kaut kur. Tā kā šeit es piebildīšu klausītājiem, kas dzird, patās arī bija pie Maijas uz šo podcastu, man liekas, tik fantastiski, tas ir tas, kas jums jānoklausās, tik uzbūt šī te ainiņa, kā es gāju Gvatemalā par nemieriem un ar skaņām, ar sajūtām, tad kā caucās to vidi, ambientā. Jā, atmosfēra fantastiski, tā kā tev liels paldies par to, par tik skaisti. Tas ir viens no maniem hobiju projektiem, kas vairāk ir ziemā, jo ziemā, augsts mājās varam pasēdēt. Un tad mans otrs hobiju projekts, un varbūt būs vēl kāds, gan jau, ka būs, bet man ir piedzīvojumi Tinderis. Jā, es esmu dzirdējis par šo pastāstu. Es vedu cilvēkus, zin kā, ir šie piedzīvojumi, tā kā draki avantūristi, kuri grib kāpt kalnos, braukt ar snowboardiem, braukt ar velosipēdu 3 mēnešus no vietas, iet uz džungļiem, tie cilvēki, kam patīc piedzīvojums. Un viņi ies arī vieni paši, bet ir daudz foršāk, ja tev kāds tur līdzi. Jā. Kāp kalnā, un tu nevis panusīs man somu, man bēsī, bet vienkārši, davai kāpjam, davai uzkāpjam, grib varbūt palikt kalna virsotnē pa nakti, un kāds, kas tev vienkārši, ir ar tevi uz viena vīka, un, protams, atrast mīlestību un atrast attiecības tādas, kurās jūs viens otru pavēlkat vēl vairāk, un tas nevar jābūt par piedzīvojumu, bet vienkārši, otrs cilvēks, kas tev uzlādē, kas tev dod enerģiju. Un, un ar tādu klientu bāzi, ar tā idejā es sāku taisīt piedzīvojumu Tinder, kad es vedu cilvēkus, kas grib darīt kaut ko vairāk, kas grib kaut ko trakus piedzīvojumus, un es vedu 2 dienu pārgājienā, un tad visu nesam uz muguriņas, un no vienas puses ir pārgājiens, kas Latvijā mums nav kalni, mums nav džungļi, mums nav kalnu upes, mums viss ir pēc. Tāpēc es viņus vedu vienkārši caur priekšņiem.
Tā kā pa neceļu? Jā, nu, neceļu. Nu, tā, ka... Punkts A, punkts B. Jā, es parasti izdomāju kādu maršrutu, lai nav visu laiku brīksnis, lai ik pa laikam var arī pastīties apkārt un parunāties, pastīties kādam acīs. Redzēt to cilvēku. Redzēt to cilvēku, bet, jā, vasarā mēs gājām pupi, un mēs gājām pa līgatnes tur tām ielējām, un ir arī ejam pa tiešām pa izcirtumu, kur sauguši bērziņu, un visas tās rīsas, mēģini kaut kā izdzīvot, un tagad ziemā man būs pāris vieglākā versija, kad būs pa nakti varēsim palikt namiņā, tur bez elektrības ar ugunskuru un kamīnu. Bet, nu tā. Wow, tā tad stāsts ir kāds, tad tev piesakās, pieņemsim, es nezinu, tu man palabom 5 džeki, 5 smeičs. Jā. Tad jūs ejat, nu, skaties, kas tur notiekās. Jā, es mēģinu, puslīdz turēt kaut kādu savu bāzīti, lai, vairāk vai mazāk vienāds dzimuma līdzsvars. Tas grūti dabūt perfekti. Protams. Bet dažreiz sanāk. Un tad puslīdz vecuma grupā, kas arī, success rate? Kā kurā piedzīvojumā? Tā vēsturiski atskatoties jau tagad. Jā, bija, man liekas, 50% aizgājuši pirmo, otro randiņu, kas viņam tagad noticis, man liekas, tur visādi, daži tiešām kopā, un daži tur tiekās, citiem tur nesanāca. Tas, pilnīgi normāli, bet es teiktu, labāk tas reit nekā Tinder. Nopietni? Jā, Tinder. Tur neaizveipojas pa kreisi, tur viņš tev blakus tas 2 dienas tur kaut kur mazāja. Tā lieta, ka tas, ka tev tas cilvēks ir klāt, un tev nav pilns, tu neierobežots daudzums ar citiem, tu tā kā, bet īstenībā ir interesants cilvēks, es paklausos, nevis es uzreiz tā kā, nē. Vai ne? Man nepatīk zilsāts, man nepatīk tur garinājumi. Tā kā tas nav tik virspusēji. Es atceros, kādreiz bija tāda kaut kā, es neatceros, kā saucās arī iepazīšanās platforma, kur bija uztaisīts kaut kāda savu veidu algoritms. Tur miljonus jautājumus atbildi, un visu kaut kādu visām iespējamām tēmām, un visu laiku, man liekas, viņi vēlāk sūtīja, un beigās tur tas reitings un algoritms tev parādās, un tev tie līdzīgie cilvēki atbildējuši līdzīgi parādās. Tas no vienas puses, un otrs, tev tas saliekās kopā, otrs ir tā kā par to stāstu. Ja tu gribi iepazīt cilvēku tā pavisam godīgi, tad tev ar viņu ir jāaiziet ceļojumu, piedzīvojumu, Santiago ceļš vai tā tad tavu Amerikas trako gājienu, pieņemsim. Ja tu ar viņu vairākas dienas varat sajiet kopā un noiet, un jūs vēl joprojām esat kopā, te būs. Un tu viņus visus apvieno vienā. Vai ne? Ja es smējos, tā kā, man tas piedzīvojumi Tinderī, kā no otras puses. Tu pirms pirmā randiņa, tu viņus attiec, tā kā sliktākajā. Tu viņus attiec noguruši, izsalkuši, izspurušiem matiem, bišku sasvīduši, dubļainām kājām. Tas ir tas, kā tu cilvēku no sākuma satiec. Tad tu viņi pasēd ar ugunskura, kaut kāds tev tur, jau nezinu, 10 gadus jūs jau esat dzīvojuši kopā. Un tad tu aizbrauc mājās un varbūt aizies pirmo randiņu, kur, tu izties labi. Jā. Tā kā no otras puses, man liekas, ja tev tas cilvēks patīk, man tur ir gan pārgājiens, gan kaut kādas tur spēles aktivitātes, kuras viņus mēģina salauzt to latviešu nedaudz augsto kūtrumu. Šitas ir baigi. Un jā, tur beigās, ir viena no tādām mīļākajām aktivitātēm, kad sadalās cilvēki pa pāriem, viņi izvēlas, protams, sev, kuru viņi grib pa pāriem, un tad vienam aizsien acis, un tad viņiem ir jāved, tā kā jāsako, jāved tas otrs cilvēks, un tur tā ir tāda parasti nenotvijā dienā aktivitāte, ļoti labi var redzēt, kur dažreiz, es jau nebedu arī pa ceļu, es vedu, tā kā, kurviem, jo grūtāk, jo labāk, un tur redzēt, dažas, tā kā, tur sadodās rociņās, un dodās, un tad mēs apstājamies, un viņi turpina turēt rociņas. Viņi turpina. Un citi tur, dažreiz vīriešiem ir iespēja parādīt, to dāmu tur pacelt un pacelt. Jā. Un, tā kā mēģināt, tā kā nedaudz salauzt to latviešu, man visu jau tāda kūtri pieklājīgi. Jā, bet šitas ir ļoti labi. Tā neuzkrītoši, vai ne? Tu viņus tur satuvini caur to pārgājienu, caur sajūtām, caur kaut ko jaunu. Un tur nav viens puses visi. Tu zini, ka visi meklē kādu, un tur visiem ir kaut kas kopīgs jums. Tā kā jūs neesat pilnīgi, pilnīgi. Tas ir labi ideja. Bet no otras puses nav arī nekāds pienākums. Tev neviens nepatīk, ej mājās, tu nevienu nesāpini, neviens tev nesāpini. Tas izstāds tādu vieglu. Un cik cilvēki parasti ir pasākumā? Mēģinām kaut kur ap 20. Wow.
Tā kā ir ko izvēlēties. Nu, ir ko izvēlēties, jā. Jā, ir diezgan paši. Super. Klausies, tā tad piedzīvojam Tinderis, jā. Jā. Baigi labi. Mums tagad būs janvārī un pēc Valentīna dienas nākamie 2. Nu, kad būs ieraksts gaisā, tas jau būs pavasars, tā tad būs pavasarī jāskatās. Tad būs pavasarī, vasarā noteikti. Mums teikti būs. Tas jau tas runču laiks. Kā reiz superīgi. Es tev vēl gribēju paprasīt, tas vienmēr ir visiem ceļotājiem prasu, jo tā ir viena tēma, man liekas, kas ir ārkārtīgi svarīga, sevišķi citiem, kas varbūt neceļo par bailēm un izaicinājumiem. Jo ļoti bieži man tiešām tas viens no jautājumiem, ko vienmēr uzdod arī cilvēki no malas, kas varbūt tās netik ļoti bieži ceļo, kā tev nav bailes? Nu, kā ar to sadzīvot? Nu, bailes mēs ļoti dažādi katrs definējam, vai ne? Un vienam bailes ir vienkārši bailes no zīdnekļa no čūskas, vienam ir bailes no ēdiena, vienam ir bailes no svešas vides. Kādreiz man viens čalis teica, viņš neceļo tāpēc, ka viņam ir bailes apmaldīties. Katram ir savs tā vīzija, kas ir bailes, kas tev ir bailes, un vai vispār no kaut kā ir bailes. Jā, noteikti. Es man liekas, īstenībā esmu diezgan bailīgs cilvēks. Bet, piemēram, tagad es gāju cauri Arizonai, man ir paniskas bailes no zirnekļiem. Wow. Nu, ļoti. Es zoodārzā nevaru pieiet pabakstīt viņam to nebūru, bet stiklu. Es grāmatā nepatīk pieskarties lapām, ja tur ir tarantula bildi. Nu, briesmīgi. Bet, protams, tur, tas ir tūkstnes, tur ir daudz tarantuli. Un tiešām daudz. Un es, protams, es jau, tagad man draugi pasaka, vienkārši, kauboji, tā kā paliekam pa nakti zem zvaigznēm, bez teles, bez vienkārši saliekam matrasīšu un guļam. Un, ko tas teikšu? Nē, man bail? Protams, ka nē. Un tad nakti pēc naktis es pavadīju guļot vienkārši zem zvaigznēm, un es daudz murgoju par to, ka man tarantuli rāpo, jo es viņas pa dienu satiku. Es vienkārši eju un tur tāds pārstiem pārtekai. Bet es sapratu, ka tāpēc, ka es murgoju, tas mans prāts tā kā iemācās, kā tikt galā ar to situāciju manā murgā, un tad dzīvēs viņu satiekot, nav tik traki, nav baigi forši. Sveicini jau katru, vai ne? Bet, ja es viņu pasveicinu, viņš aiziet prom, un tas, ka viņš ir savvaļā, savā ziņā, man mazliet traucē. Bet man liekas, ka mēs iestāstam sev tas nenormāli bailīgi, un tad, nezinu, man nepatīk baigi ūdens. Es neesmu labs peldētājs, man ūdens liekas biedējošs, nezinu, visu kaut kāds redzējuši cilvēku slīkstam esmu. Un ūdens nav man mīļākā stihija, un katru reizi, kad ir kaut kāda kalna up, un tāds, kas tik notiks, bet, nav tik traki. Bet tad es tiešām mēģinu koncentrēties, fokusēties, ko es daru, un nav tik traki, un man liekas, mēs sev vajag daudz ko iestāstam. Mēs iestāstam un sabaidējam sevi, un tad, es tur nebraukšu, tur lāči ir, un tur tarantula, un tur kalnu upes, un es nedarīšu tāpēc neko, jo man bail. Bet tajā brīdī, kad tu tur esi, ir ok. Tu tiec ar to galā, un varbūt, ja tu esi viens pats, ir nedaudz grūtāk, ja tev ir cilvēki, uz kuriem pabalstīties ir nedaudz vieglāk. Jā, man liekas, tieši šis faktors ir tas svarīgākais, tie apkārtējie, kas tev var vienmēr iedrošināt, motivēt, jo vienam pašam inovais, un tev jāaiziet tagad džungļos vai te pašā tūkstnesī vienai pašai, un tur tie zīmekļi vazājās apkārt. Nav baigi forši. Būtu nedrošāk nekā, ja ar kādu kopā iet, vai ne? Jā, protams, un ir jābūt spējam arī pateikt, man īstenībā arī tīk bail, ka tu vari man palīdzēt. Jā. Tu vari man vienkārši pieskatīt, skatīties, lai es tur upe man neaiznes prom, tu vari man padot roku, un man liekas, tas ir jāiemācās, tā kā būt arī, ir ok, taču ok, ka mums bail. Man pat tās džungļos bija meiča, kam fobija no ūdens. Tā, ka paniskas bailes. Grūti iet pa ūdeni, pa dziļu ūdeni, pa tumšu ūdeni, naktī pat. Es varu tas skaidrs. Bilds ar kaut kādiem mošķiem pēc peldu. Vajadzēja ļoti strādāt ar šo psiholoģiju un mēģināt motivēt. Šobrīd es viņai esmu gatavs pieminekli uzcelt. Jo tiešām izgāja, saņēmās, pēc tam pat naktī peldējās ezerā, kur mēs bijām luminescenci. Skatīt, kur tur neredzi un nejūti, cik dziļš ir ūdens, bet peldēja. Un tikai tāpēc, ka tas arī ilgs darbs, motivējām, strādājām, iedevām rociņu, pieturējām, un tas, man liekas, ir svarīgi, ja atcerēties vienmēr cilvēkiem, ja kādas bailes, ka vienmēr ir kāds, kurš ir tev gatavs iedot roku, pat
pārnestā nozīmē, Jā. bet ir šis te atbalsta punkts, vai ne, kas iedrošina. Jā, un arī, bet no otras puses arī mācēt novilkt savas robežas. Protams, Nu, tā kā mums nav visiem viss jādara. protams. Un ir ir ok baidīties. Jā, ir ok baidīties, un ir ok tā kā, sorry, draugi, es nebraukšu ar motocikliem lejā no kalna, jo man, kalnu velosipēdu tur bliest lejā, jo man, nu, tā kā bišķi bail, nu, tā kā es neesmu adrenalīna cilvēks. Un ir ok pateikt, tā kā, sorry, es nebraukšu, es jūs tagadīšu lejā, uztaisīšu jums karstu dzērienu. Jā, par dzērieniem un ēdieniem tas, man liekas, atkal cits stāsts, jo man arī patā satika cilvēks, kas man teica, ka viens no iemesliem, kāpēc viņi neceļo, ir ēdiens. Vai ne? Man likās smieklīgi, bet es pieļauju arī, ka tas ir vēl viens iemesls atgriežoties. Jau agrāk, ko mēs runājam par to, ka katram ir tā sava zona. Kāpēc mēs ceļojam, pēc kā mēs braucam, kas ir mūsu komforta zona, un uz visiem šiem jautājumiem ir ok pateikt. Tā ir. Jā. Kāds es esmu, es pieņemu, un tur bez pārmetumiem mēs esam tik dažādi. Nevienam nav jādara tā kā tev, nevienam nav jāiet 4000 kilometri, nevienam nav jāiet Tinderī mežā vai nemeklēt otrs, ja viņš jūt, ka ir savādāk, viņš var iepazīties ar cilvēkiem. Katram ir savs šis te ceļš, aicinājums, motivācijas sajūtas, pēc kā viņš iet, pēc kā viņš... Jā, man liekas, ka mēs baigi daudz klausamies, ko citi mums saka un kā mums iemācīt. To. Es redzēju rīlu, kurā teica, ka man jādara šitā, lai es būtu laimīgs. Tādas neizstrādām. Man liekas, tas ir tās darbs ar sevi un atkal droši vien pašrefleks. Droši vien jau tas ir tāpēc, ka tas spiediens no tās sociālās pasaules, ka mēs tiešām pārāk daudz sekojam līdzi un skatāmies brīlziņas, video, postiņas, aprakstīņas, un mēs gribam tā kā citiem. Jo vienmēr kā, mēs zinām, otrā dīķa pusē ir foršāk, labāk zālīti, zaļāk un izskāst. Vai mums to zālīti vajag? Nevienmēr. Mums vajag kādam vajag uzkāpt kalnā labāk, kādam vajag pagulēt pie baseina, katram ir savs. Nu, lūk, klausies, tā stunda jau mums skrien ārkārtīgi, bet uz beigām man ir tev pāris jautājumi sagatavot, ko es gribētu tev izrunāt, vēl pāris, kur mēs skatīsimies, kur mums aizved vēl kā brīdis. Un viens no jautājumiem ir par to, kā tu definētu tādu ideālu ceļojumu priekš sevis? Kas tas ir? Tas pat ne ideāls, tāds veiksmīgs, izdevies ceļojums pēc sajūtām vērtojot un pēc kā tu pati brauc pakaļ. Ir daudz, tāda mežonīga savvaļa, tiešām, kur es maz jūtu civilizāciju, kas ir ļoti grūti noķert Eiropā, jo Eiropa ir tāda cilvēku zeme. Bet jā, daudz savvaļas, tiešām. Telpa man, tā kā tiešām bišķi patestēt savas robežas fiziskās, tā kā kaut kāds tas fiziskais izaicinājums, bet ne, tā kā sasniedzams. Tāds fizisks izaicinājums savvaļā. Un tad nejauši atmiņā paliekošs cilvēku kontakts. Jā. Tas to ļoti grūti ielikt tādā ceļojuma aprakstā, sludinājumā. Tā kā, brauksiet šeit būs tas, bet man liekas, ka tas vienmēr, es aizbraucu mājās, un tas man liek justies vislabāk ir. Es redzēju briežu ganāmpulku skrienam man garām, un es dzirdēju, kā kojoti gaudo pa nakti, piemēram, kaut kas tāds. Vai arī es ritīgi, es nogāju tur 50 km mēnesi, katru dienu vietas. Vai arī es satiku nostupēju cilvēkus, un viņi vienkārši man izstāstīja visu savu dzīvi, un viņi man parādīja, aizved kaut kādās slepenajās vietējo lietās. Tā kā man liekas, tas man vienmēr ir aizbraucis mājās. Un, ja es dabūšu kaut kādu, visas trīs ideāli, kaut kādu no tām sajūtām, tad tas šis ir rītīgāks ceļojums. Jā. Tas, ka es, apmeklēju lielāko turistu vietu, varbūt, ja es viņā rītīgi tā kā izgāju cauri, apgāju, kā tu māji bija, tad ceļu bija nākuši un uzcēlu šo templi, tad, man liekas, man būtu vairāk, nevis vienkārši, foršs templis, ejam tālāk. Jā, man liekas, vienmēr jau tā piepildītā vērtība un papildus vērtība tam visam ir, rūpinājot tāds challenge, kā tu līdz tam nonāc. Jā. Ja tu tiešām aizbrauc ar autobusu, izkāp ārā, kur ir, bildīt, braucam tālāk. Man būs 60. Vai ne? Hope not.
turpini darīt to, ko tu dari. Man liekas, tu esi pareizi ceļš priekš sevis, ne priekš visiem, ko mēs runājam, priekš sevis tu pareizi dari un ļoti skaisti noraksturoji tās īpašības un lietas, pēc kā tu brauc. Tas ir tik svarīgi. Tu esi apzinājusies, kas ir tas tev svarīgais. Jā. Un te ir arī otrs jautājums. Tagad, ja tu atceries savu pirmo tādu ceļojumu vispār, varbūt tajā bērnībā laivā, varbūt ne, varbūt vēlāk nedaudz, kādu padomu tu dot sev toreiz? Ko meklēt, ko tu varbūt nepareizi izdarīji? Ko tu skatītos un redzētu un meklētu savādāk? Pirmā tāda ceļojuma. Ir jau kaut kāda visādi, kur kā bērns ar vecākiem brauc. Un tur... Nē, tādās, teiksim, apzinātā jau vecumā varbūt, ka tu pats... Apzinātā vecumā. Vairāk runāties ar vietējiem. Jā. un Piekrīt. Mēģināt salauzt. Dažreiz tas ir valodas atšķirība, bet vairāk mēģināt kaut kā pazaudēt to latviešu introvertumu. Jo man liekas, mēs latvieši patiesībā, ja mēs tā vēsturiski skatāmies, mēs neesam baigi, mēs esam viensētnieki, bet mums ir ļoti cieši tās kopienas. Tad, man liekas, padomju iespējā mēs esam tā kā palikuši, ne, visi slikti, visi, nezinu, ko kaimiņš teiks. Un man liekas, tagad mēs esam pēcpadomju paudze, bet man joprojām tā, ko tur tas teiks, ko tur tas teiks. Tā višķi ir iemācīts tāds introvertums. Un es mēģinu tagad tam pretoties. un mēģināt parunāties un saprast un atrast to vienu kaut vai angliski runājošu mazā ciemetiņā un pajautāt, kā viņi iet un uzsaukt viņiem kafiju un vienkārši, būt vai arī, saprast, kas tie cilvēki, kāpēc viņi te dzīvo kaut kādā kalnu ciematā, kur dzīvo 40 cilvēku, kāpēc viņi te dzīvo. Zini, kā baigi viegli strādāt, tādu padomeņu iedošu, ko es esmu pamanījis, tātad tu esi mazā ciematiņā, ir cilvēki ielas malā, ja tu sēdējies, ja tu iesi cauri pa pilsētu cauri, it sevišķi mēs eiropieši daudzās valstīs mēs esam krietni garāk priekš viņiem. Mēs viņiem jau esam biedējoši, tāpēc, ka mēs esam lielāki un skatāmies no augšas. Ļoti bieži tas strādāja, tu apsēdies uz ielas maliņas. Tu esi ļoti zem, ja pievērš uzmanību, ļoti bieži nāks runāties, vai kāds tur sēž, vai kur. Jo tu esi zemāk, vai tur sēž uz baznīcas trepēm cilvēki. Jā. Kaut kur blakus. Varbūt tas tajos pārgājienos, tāpēc ļoti strādā. Varbūt tāpēc visi tie cilvēki nāca runāties. Ja tu vienkārši nopēc visu savu ēdienu no lielveikala, un tad apsēdies uz iednes un sāc viņus apakot somā. Un tu visiem kas tu tāds esi, kur jūs te pakojies, kas ir kā tāds jocīgais. Bet man liekas, jā, tas cilvēku konteksts. Tāpēc man patīk stopēt. Tāpēc man liekas, ka stopēšana ir tas, cilvēki teikt bīstam, es teiktu, bet tas ir tas, kas tev ieliek relatīvi mazā privātā telpā ar svešu cilvēku, un tev sava veida pienākums ar viņu uzturēt sarunu, un tu tik daudz var uzzināt. Un pilnīgi cilvēks, ar kur tu nekad nedomāt, ka tu runātos, un tagad vienkārši 3 stundas no vietas sēd un runājies. Jā, tā ir fantastiska pieredze. Es arī esmu paceļojis krietni ar autostopiem, un skaistākās pieredzes, skaistākās sarunas, interesantāki cilvēki, kas jau tagad tāds lielais mans ceļojums bija caur Eiropai, gadus 15 atpakaļ. Es varu projām gandrīz katru mašīnu atceros, katru šoferi. Man liekas, es varētu veselu grāmatu uzrakstīt par visiem stopēšanas cilvēkiem, kurus esmu satikusi un stāstiem, ko esmu dzirdējis. Tāpēc, ka cilvēks arī ir atvērts, lai viņš ielaiž sevi tajā privātajā, intīmajā telpā, kas ir mašīna, viņam jābūt tāds. Tāpēc tur jau uzreiz rodās šī dinamika un pasaules stāsts un notikums. Jā, bet jā, tas noteikti būtu padoms, tā kā mēģināt nedaudz vairāk sasniegt tos vietējos un cilvēciņus. Un nevis tā kā, būt atvērtam citiem un dzirdēt, būt ieinteresētam citos arī, nevis tikai, es esmu baikrūts, es te visu kaut ko daru, bet tāds, wow, jūs esat ritīkoši cilvēki. Jo atkal ir tas stāsts, mēs braucam uz citu valsti, citu kultūru, mums ir interesanti, mēs skatāmies viņiem, bet te jāatcerās, ka viņiem mēs esam tieši tikpat interesanti. Te ir apusēji arī cilvēki interesējas, ko tu te dari un kāpēc tu te dari. Tikpat ļoti, cik mēs gribam zināt, kā tu to ikdienu pavadi, ko tu dari, kāpēc tu tirgo tādus kartupelīšus, tev ēd tirgu un ēd to, ko tu ēd. Fantastiski. Labi, liels tev paldies par sarunu. Paldies par jautājumiem. Interesanti parunājām un tiekamies jau kaut kur takās. Varbūt pat tajā Tinderī. Nē, es ne.
Man tā likas, ka tu nevar, bet man tikai godprātīgi. Es varētu ar kādu piedzīvojumu nav. Bet var novadīt pie ciem, jā. Labi, paldies tev. Čau, čau. Čau, čau. Ceru, tevi tāpat kā mani iedvesmoja šī saruna un patika šī podkāsta epizode ar Maiju. Es patiešām novērtēju tavu atbalstu, jo tas mums palīdzētu kļūt tikai labākiem. Pieraksties Dulā Daugs Gēns YouTube kanālam, piesako Spotify vai jebkurā platformā, kurā tu mūs klausies, kā arī pievienojies manai privātajai ceļotāju komunikācijas komunai nas.io/adventureseekers.life un tiekamies nākamajos ceļojumos šajā pašā vietā vai kaut kur